Nu jau 50 gadus pašā Rīgas sirdī strādā Rīgas starptautiskā autoosta. Kopā ar blakus esošo centrāla tirgus kompleksu, dzelzceļa tiltu, autoosta laika gaitā ir kļūsi par neatņemamu Rīgas panorāmas sastāvdaļu. Un kā kopējā arhitektoniskā kompleksa sastāvdaļai, tai ir arī kultūra vēsturiskā vērtība, kas prasa īpašu pieeju un kurai ir nepieciešama rekonstrukcija. Šī gada 25. martā tika izsludināts akciju sabiedrības Rīgas starptautiskā autoosta ēkas un laukuma rekonstrukcijas un attīstības koncepcijas projekta metu konkurss, kura balvu fonds ir 20 000 eiro. 6. augustā notika metu konkursa piedāvājuma atvēršana. Piedaloties metu konkursa žūrijas komisijas locekļiem, piedāvājuma tehniskās atbilstības izvērtēšanas komisijas locekļiem un preses pārstāvjiem. Jautājums par autos rekonstrukciju cilāts vairākas reizes. Mēs esam paši izstrādājuši vairākas ieceres un pat sabiedriskā apspriešana notikusi. Jāsaka, šogad mēs atzīmējam 50 gadus, kopš strādājam šajā teritorijā un praktiski šajā ēkā, šajā laukumā. Autoosta ir iespiesta šaurā un diezgan agresīvā vidē, tātad no vienas puses dzelzceļš, no otras puses kanāls, kurā ūdens līmenis nepārtraukti mainās. Tas, protams, un arī autobusi ir attīstījušies, un tas nozīmē, ka vienkārši ēka ir nolietojusies fiziski, un arī no tehnoloģiju viedokļa šobrīd ir nedaudz cita pieeja pasažieru apkalpošanā. Kopumā akcijas sabiedrības Rīgas starptautiskā autoosta ēkas un laukuma rekonstrukcijas un attīstības koncepcijas projekta metu konkursam tika iesniegti 7 piedāvājumi. Kaut arī interesi izrādīja veseli 160 pretendenti. Un tas ir tikai pierādījums tam, ka šīs projekts prasa rūpīgu pieeju. Tas ir mūsu mantojums, un mums viņš ir jāciena, ja mēs runājam par mantojumu atjaunošanu. Vispareizākais ir saprast, ka tā ir vērtība. Ja piemineklis ir, tad piemineklis ir vērtība. Šodien, paldies Dievam, tas risinājums ir nonācis līdz autoostai. Un es ļoti priecājos, ka rezultātā noteikti būs iegūsta mūsdienīga, moderna autoosta, kas varētu atbilst mūsu prasībām un normālam Eiropas līmenim. Mēs esam kļuvuši par Eiropas Savienības valsts galvaspilsētu, kas nozīmē, ka mums ir pietiekami liela starptautisko transporta plūsma tieši autobusu pasažieru pārvadājumu jomā, gan uz Eiropas Savienības valstīm, gan uz trešajām valstīm. Un šeit, tas servisa līmenis aug daudz straujāk nekā iekšzemes pārvadājumos un arī prasību līmenis. Tāpēc jau kādus gadus atpakaļ tika nolemts, ka šeit mēs principā attīstām starptautisko terminālu, starptautisko autoostu, nodrošinot maksimāli iespējamos pakalpojumu klāstu. Zinām, ka Latvijā šobrīd piedāvājums pasažieru pārvadājumos ar autobusiem samazinās, un arī nostāja, kāda būtu pakalpojums sniedzama pasažieriem, arī samazinās. Tāpēc es gribu teikt, ka tas nenozīmē, ka tā ir doma atteikties no cita termināla Toņkalnā. Uzskatu, ka tā ideja, ka Nacionāla attīstības plānā ir šī termināla būvniecība arī šajā plānošanas periodā, ir noteikti apsveicama. Autoostas attīstības koncepcijas realizācija paredzēta vairākās kārtās, nepārtraucot objekta darbību. Kā galvenais viens no pirmajiem uzdevumiem ir kanāla krastmals un platformas nostiprināšana. Nobeigumā atliek novēlēt veiksmi šajā atbildīgajā un no kultūra vēsturiskā viedokļa ļoti sarežģītā projekta realizācijā. Kādā saulainā jūlija dienā Somijas ražotāja Avant oficiālais pārstāvis Latvijā Iku Edvards rīkoja tehnikas demonstrāciju, kura tika stāstīts par jaunumiem, kā arī atkārtotas jau zināmas lietas. Pasākums bija plānots kā Avants siena pļavā. Tātad gribējām parādīt to, ko Avants ražo, respektīvi pļaumašīnu sienu nopļaušanai. Ja esam rādījuši Mauriņu pļaumašīnas, esam rādījuši Veselīšu pļaumašīnas. Esam skatījušies, rādījuši izlicis pļaumašīnas ar Avantu darbībā. Tad tas pēdējais solis bija palicis nelielā, varbūt pat hobija saimniecībā, bet siena gatavošana. Un tas lielais plāns bija sekojošs. Tātad pļaumašīna, kas mums ir no Avanta paša, grābeklis, lai to mantu var sagrābt, arī tāds mums tagad ir un no. Tas ir feles grābeklis, pielāgots hidropiedziņai un sagatavots tā, lai ar viņu var strādāt Avants. Un nākošais solis bija mini ruļu presi. Un ar mini ruļu presi bija tā, ka tad, kad es jau biju gatavs spiest pogu pasūtīt jūgvārpstas piedziņu, lai pārbūvētu,
Tad viens no ražotājiem man atbildēja, Aldi, mēs esam gatavi tev septembrī uztaisīt hidropiedziņu atbilstoši tavām vajadzībām. Protams, izvēlējos šo te ceļu. Tātad, kā es to redzu? Jums ir šī te hobija saimniecība, jums ir nedaudz zirgi, truši, kazas, nu es nezinu, kas jums ir, bet jums ir. Un jums vajag tikai vienu avantu, kurš tērē to savu 1,5 litru stundā. Jūs varat nopļaut, varat sagrābt, varat sapresēt, varat ietīt, varat sakraut augšā, sanest iekšā. Jūs neesat atkarīgi vairs ne no kā. Nu, tā kā šogad tas bija pirmais pussolis uz lielo plānu, teiksim tā, tad mēs nolēmām šo pasākumu taisīt kā avants pļavā un sētā. Tāpēc mēs pievilkām klāt. Un man paši pārsteidz, teiksim, tā augsnes frēze tur tai nokaltušajā māla klamburos, ka viņi tur savu darbiņu izdarīja un tur patiešām tagad ir līdzens un var sēt vai darīt, ko nu vajag. Tad mēs pievilkām klāt, protams, malku. Nu, kas ir tā pa lauku sētu, kurā nav vismaz kamīns. Ok, lieciet apkuri, bet nu vismaz kamīns. Ja ir vismaz kamīns, tad vajag bišķīt tomēr, bet malku. Tad mēs pievilkām klāt tos pārējos darbiņus, kas ir vajadzīgi sētas izveidošanai, iekārtošanai. Tātad vajag ūdensvadu, vajag kanalizāciju, vajag elektrības kabeli rokam, varam. Vajag žogu uzlikt. Saurbjam caurumus, saliekam žogus. Ar urbi arī, kā redzat, var ne tikai urbt caurumus, lai žogu uzriktētu, bet arī var iestādīt kādu jau palielāku koku. IQ Eduards arī atsaucīgi iesaistās klientu dažādu specifiskāko vajadzību risināšanā un tehniskajā atbalstā. Mēs strādājam ar avantu jau 2 gadus. Iepazinām internetā, meklējot kaut kādu universālu traktoru, kurš būtu, kā saka, viens visam. Pašlaik diezgan veiksmīgi. Mums ir pašlaik kaut kādi 3 no avantu piedāvātie agregāti un vēl 2 to, ko esam uztaisījuši paši kopā ar avantu pārstāvu. Mēs esam sakombinējuši un uztaisījuši puķu pūdu laistāmo un dzīvžogu pļāvēju. Ļoti laba sadarbība, principā. Ja kaut kas nav skaidrs, kaut kur nevar atrast kaut kādu smērpodiņu kaut vai, vienkārši pazvan un tev īsi un vienkārši pastāst un parāda visu, ko vajag. Un rezervdaļas arī ļoti, ļoti ātri. Rādījām arī mūsu pārējo produktu klāstu, to pašu mazo grilo, mauriņu pļāvēju, ja, tālāk tātad mūsu agate, jeb Slovēņu agromehānika, 2 traktorīši, meža versija un parastā versija. Un, ja reiz mauriņš, ja reiz zālājs, tad šī te zālāja lieta kā vertikaters, jeb aerators, jeb vertikālais griezējs, jā, iztīram vecās saknes, iztīram sūnu. Tātad, klasiski avants, protams, ar pļaumašīnu, redzējāt arī opi, starp citu manam opim ir jau 12 gadi un nezinu, 4 vai cik tūkstoši motoru stundu, un kā redz, mēs joprojām strādājam. Un spēka paka. Spēka pakā avantam ir pieejams ģenerators, ir pieejams kompresors un ir pieejams augstspiediena mazgātājs. Ja? Un, ja runa ir vēl par trilo, tātad trilo vertikaters, un no trilo mēs vēl šodien parādījām, bija šeit tā brīvā rīcība, kad piespiedu kārtā visas buņģus un kafijas burciņas bija, kafijas krūzītes un tā tālāk bija jāmet zemē, lai parādītu vēlreiz, kārtējo reizi parādītu šos te sūcējus un arī lapu pūtējus. Kā zinat, visus mūsu agregātus, mūsu avantu īpašnieki, mūsu klienti var dabūt arī nomā, lai nebūtu pilnīgi visu sēti jāpiepērk pilni ar visu, ko vajag. Kā redzējāt, arī šādu nelielu mēroga pasākumu mums šodien apmeklē avantu rūpnīcas, tātad Eiropas tirdzniecības vadītājs Marko Kahari, un viņš šeit ir klāt. Viņš seko līdzi, viņš ir ieinteresēts visā šajā te tālākajā darbībā. Tikko ir noslēdzies IQ Eduards rīkotais izstāstu un zīmējumu konkurss. Bērnu zīmējumu konkurss, tātad 5 līdz 12 gadu vecumā avantu īpašnieku bērniem kaut ko mēs jau šeit redzam iesūtītu. Lai viss būtu godīgi, gan zīmējumus, gan arī īstāstus vērtēs neatkarīga žūrija, kura sastāvā būs gan skolotājs, gan arī žurnāliste. Un, protams, paša IQ Eduards vadība. 3 labākie bērni kopā ar vienu no vecākiem brauks kopā ar mani un iespējams, kad arī ar kādu no žūrijas uz Somiju, uz rūpnīcu, skatīties, kā avants top.
Gan jau, ka izveidosim vēl kaut kādu mazāku programmiņu, bet tas būs tāds negarš, bet brauciens šiem 3 labākiem bērniem. Bez ievērības neatstāsim arī visus pārējos. Pasākuma dalībnieki vēl paspēja ar īpaši izgatavotām Avant naudiņām nobalsot par zīmējumiem un stāstiem, jo tiks pasniegta arī simpātiju balva. Daudzi jau zina par tradicionālajām meža dienām, un arī lauku darbu diena noteikti būs kā tradīcija, kuru tuvāk iepazīt tehniku, ierīces, dalīties savstarpējā pieredzē, kā arī rast mirkli izklaidei. Šajā reizē tā bija šaušana ar loku. Ir tas Avants Latvijā populārākais savā klasē mini-traktors, un tādam viņam būs būt. Un, ja jūs domājat tāpat, tad mēs esam jūsu rīcībā. Brauciet, rakstiet, zvaniet, vienmēr mīļi gaidīti. Tukumā stacijas ielā 4. Jūlija beigās Bauskas pils estrādē notika Latvijas biškopības biedrības rīkotais biškopju vasaras sajiets 2014, kas pulcēja biškopjus no visas Latvijas. Neskatoties karstajiem laika apstākļiem, lielākie biškopi nozares svētki aizvadīti, pulcējot vairāk kā 1074 dalībniekus un citus pasākumu apmeklētājus. Biškopības galvenais produkts medus ir slavens ar savām ārstnieciskajām īpašībām un atzīts te katrā mājā. Biškopība labi attīstīta visā Latvijas teritorijā un arī pie Rīgā. Mārtiņa Kraukļa bišu saimes izvietotas Gaujas Nacionālā parka teritorijā, dabas un ainavu lieguma zonā, bet viršu ziedēšanas laikā bišu saimes tiek izvests arī uz Garkalnes novadu pie Rīgā. Viņš it kā strādā Latvijā, bet arī reizē strādā Garkalnē. Tā vienkāršā iemesla dēļ, tad, kad vajag, viņš atved savus bišu stropus uz Garkalnes mežiem. Tajā mirklī, kad ir virši zied, kā jūs zināt, teiksim, kad plaukst šeit viss, ja, mēs redzam arī bites visapkārt mūsu dārzos. Ja. Un šis ir viens no pirmajiem galvenajiem, teiksim, zemkopības un lauksaimniecības aspektiem, lai vispār kaut kas izaugt, lai izaugt sēklas, lai izaugt raža un vispārējais. Pie mums varbūt izteikti lauksaimniecība nav, bet cilvēki mīl nodarboties ar biškopību, jo man šeit ir pat mazi biškopi, lielāki biškopi novadā, ja. Dažiem pieder tikai viens strops. Ja. Un tas rada pilnīgi citu atmosfēru ciemā. Un es uzskatu, ka tas ir ļoti labi, ja Latvija attīst šo nozari un viņi virzās uz priekšu tieši vidē, kas ir pierīgas vide, ja, un kura rada to harmoniju ar dabu cilvēkam, kas bieži vien trūkst industriālās vidēs, kādas ir Eiropā novērojams. Un es skatos, ka šie cilvēki, kas, teiksim, ar to nodarbojās, galvenais mūsu biškopības priekšnieks un arī šie cilvēki, kas šīs bites tur, ir izvēlējušies arī tādas vietas, kas ir ārkārtīgi svarīgas man. Un iesaku iedzīvotājiem un pārējiem cilvēkiem, kas, teiksim, grib nodarboties ar šo šeit Garkalnes novadā uz priekšu. Es būšu tikai priecīgs un laimīgs. Jūlija beigās, augusta sākumā Latvijā beidzās dabā ienesums. Dabīgās pļavas lēnām nozieda, dārzos vairs bitēm arī nav ziedi, no kuriem var ievākt nektāru. Nedaudz zied vēlpienes, dzelzenes kaut kur pa mežmalām, kādās pļaviņās. Un biškopi viena daļa pošās uz viršiem. Virši ir Latvijā atsevišķās vietās, viņi nav visos, vai nu ir purvos lielos vai priežu silos. Un pie Rīgas meži, kas atrodas Ādažos, Garkalnes novadā, ir bagāti ar viršiem. Latvijas biškopi brauc uz šiem pagastiem, ved bišu saimes, lai ievāktu šo īpaši vērtīgo un garšīgo viršu medu. Viršu medus ir pats dārgākais medus ar ļoti specifisku garšu, un viņu ir iecienījuši ļoti daudzi pircēji. Garkalnes novads ir savā ziņā īpašs, viņš ir blakus Rīgai, un biškopi, kuri dravo Garkalnes novadā, kuriem ir dravas, viņi var tātad gan ievākt šo īpašo viršu medu, gan arī uzaicināt ciemos pie sevis Rīgas skolu bērnus, iepazīstināt ar bitēm, ar bišu dzīvi, mūsu jauno paudzi, lai viņi
izprastu, kā notiek procesi dabā, jo bites ir dabas neatņemama sastāvdaļa. Biškopis Mārtiņš Krauklis ar bitēm saprotas jau vairāk kā 20 gadus. Viņa bišu dravā palējas strādā 55 bišu saimes. Par bišu darbu viņš labprāt stāsta un māca arī jauno paudzi. Bite ir viena no zemes vecākajiem kukaiņiem, un tas ir 300 miljonu gadu veca, nemainīgi palikusi. Un līdzīgi vēl laikam uz zemes, cik zini, ir skudra. Un tajā bites attīstības laikā ir bijuši dinozauri sen jau izmiruši. Latvijā biškopi var ražot dažādu ziedu medu. Tas nozīmē, ka biškops īpaši nepiestrādā, vienkārši pieņemsim pēc kāda noteikta laika, tad, kad ir medus telpā aizvākot šūnas, atņem medu, izsviež un pārdod kā dažādu ziedu. Bet ir biškopi, kas speciāli piestrādā un ražo, piemēram, pavasara ziedu medu, augļdārzu medu, griķu medu vai arī viršu medu. Tas nozīmē, ka biškopis ved bites uz konkrētiem nektāra augiem. Tas nozīmē, ka beidzot ziedēt šiem nektāra augiem biškopim ir medus jāatņem uzreiz un jāizsviež, lai iegūtu tieši šī konkrētā auga medu. Vienam garšo liepu medus, citam griķu vai viršu medus, kādam dažādu ziedu medus. Latvijas biškopi nodrošina vai visu medu spektru. Varam būt lepni, ka mums, Latvijā, ir tāda daba un prasmīgi bites un savu darbu mīloši cilvēki – biškopi.